visiem! Šodien mēs atrodamies tādā foršā festivālā kā Fonofests. Un, jā, mēs sakosim līdz visām aktualitātēm, intervēsim visus cilvēkus. Ir nolījis kāds 3 reizes jau, tā kā laikapstākļi diezgan tādi nepastāvīgi ir, bet visiem noskaņojums ir vienkārši lielisks. Un tādēļ mēs sakosim līdz visam un ziņosim jums, kas šodien notiksies. Esiet ar mums! Gaidām šodien, oranžās brīvdienas rīt būs. Es esmu kādu 3. 4. Kā tev liekas, būs labāk kā pārējo reizi? Nē. Nē? Kāpēc nē? Tāpēc, kad tā kā vienmēr ir forši, bet šogad kaut kā viņš paliek arvien lielāks un komerciālāks, tāpēc varētu būt mazāk forši. Es pirmo gadu esmu šeit, jā. Jā, es gribu dzirdēt The Asteroids and Galaxy Tour, tad es vēl gribu dzirdēt Pērkonu, tad oranžās brīvdienas kā vienmēr, laime pilnīga un tā tālāk, daudz diezgan. Man atvilināja pirmkārtām jau Pērkons. Tas kaut kā interesanti tādā ziņā, ka tomēr no veciem laikiem man mamma pat saka, ka tur Pērkons ir tik krūti, viņa laikos bija tik populārs, tad domāju, nav tik populārs, sāk klausīties cilvēkiem. Jā? Nē, es nestīšos, es jau zinu, ko es nācu. Es nācu uz Pērkonu, es gribēju labvēlīgo tipu dzirdēt, un tos asteroīdus arī varētu paklausīties. Viņi ir tik labi, lai viņus liktu par tiem pašiem labākiem. Par headlineriem. Jā, tā kā par lielo uzrakstu. Nu, te jau redzēsim. Es gaidu Sanctimony, Rebel Riot, Indicated Marple, Pyro Trees un headliners pārējos. Rīt oranžās brīvdienas, šodien Pērkons, labvēlīgais tips. Es daudzus gaidu īstenībā. Man tie somi baigi patīk. Jā, somi un Innocentīs, tieši tā. Gačo. Gačo? Nē. Mēs gačo gribam pastīties tā un šitā, kā tur būs. Čāla ir foršākā televīzija Latvijā. Saprotiet, Fonofests ir tā pati, tā visa atmosfēra, to arī mēs gaidām. Tad jūs jau tādi pastāvīgi Fonofesta apmeklētāji? Es personīgi jau 3. vasaru pēc kārtas braucu tagad. Man pagājuši gadu patika, tāpēc izdomāju, ka šogad tieši braukšu uz Fono. Principā pagaidām tas vienīgais, kurš esmu izdomājis. Varbūt vēl kaut kur, bet... Nepievemiet teltis!